Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Missija s akcentam. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu. Labdien! Esat sveicināti raidījumā Misija ar akcentu. Šis ir Gauču pavērošanas misijas veidots raidījums, un šodien ar mums studijā viesis mūziķis un misionārs Kaspars Ezeriņš, brālis Kristu. Sveiki vēlreiz! Sasveicinos ar jums. Prieks, kad esat un kad skatāties. Dievs ir labs. Amen! Un iesāksim ar Dieva vārdu lasījumu. Apostoļu darbu 10. nodaļa, no 9. panta. Nākošā dienā, kad tie bija ceļā un tuvējās pilsētai, Pēters ap 6. stundu uzkāpa uz jumta lūgt Dievu. Būdams izsalcis, viņš gribēja ko baudīt, kamēr tie gatavoja ēdienu, viņš kļuva garā aizrauts. Un viņš redz debesis atvērtu un kādu ietvaru nonākam it kā lielu palagu aiz 4 stūriem nolaistu zemē. Tanī bija visādi 4-kājaini dzīvnieku un rāpuļi virs zemes un putni zem debesis, un balss runāja uz viņu: celies, Pēteri, kauju un ēdi. Bet Pēters sacīja: nemūžam, kungs, jūs nekad neesmu ēdis neko, kas ir nesvēts un nešķīsts. Vēl otrais balss uz viņu runāja: ko Dievs šķīstīs, to neturi par nešķīstu. Tas ir Dieva vārds. Amen. Amen. Bet šodien mums studijā ir mūziķis, misionārs, brālis Kristo, Kaspars Ezeriņš. Un mēs šoreiz turpināsim iepriekšējā raidījumā aizsākto sarunu par misiju. Bet šoreiz mēs runāsim konkrēti par misiju Izrēla, Turcija, Tuvie austrumi. Esiet sveicināti vēlreiz. Mans vārds ir Kaspars Ezeriņš. Man ir mīļa jauka sieva vārdā Tabita. Mums ir mīļš dēls Dāvids Ezra. Un mums patīk ļoti doties misijā pie tautām. Jau iepriekšējā raidījumā stāstīju par to, ka Dievs jau ieliek jau dziļā bērnībā tādu sapni par tautām un domas par tautām. Un tas ir Dieva brīnums, ka vispār es spēlēju ģitāru un varu uzrakstīt kādu dziesmu. Un arī misijā tas ir kāds tāds labs tilts, jā. Nu, varbūt izskatās, es tagad te paslēpjos aiz ģitāras, lai vieglāk runāt ar jums. Jā, es neesmu tāds ļoti muzikāls, jā. Ja man būtu jādzied vienkārši mikrofonā vienam pašam bez ģitāras, man iespējams nesanāk tas tik labi. Bet arī ar ģitāru, jā. Ir Dievs ir atvērts bieži vien tādas durvis ceļā, kaut vai Stambulā, ejam cauri tagad Krašņiem tirgumu, jā, lielajam bazāram, Grand bazāru vai Spice bazāram, jā. Redz, man ģitāru iesauc iekšā, iedos lukumu kaste, nodziedās kādu dziesmā, ko mēs uzreiz aleluja tur dziedam un dažādas slavēšanas dziesmas, dažādas, un viņi visi priecājās un plaukšana līdz, un Dievs atver tādu brīnišķīgas durvis arī ar ģitāru, jau iepriekšējā raidījumā arī stāstīju. Atceries, jā? Es stāstīju par kuģi, kā notiek. Mēs vienkārši dziedājām, jā. Nu, tā arī Turcijā bieži vien ir notikuši kādas iespējas un arī iespēja iesaistīties bieži vien, 8 gadus pēc kārtas. Ziemassvētki, jā. Nu, par to varētu diskutēt, kad tad Kristus piedzima, vai Ziemassvētkos, vai citā brīdī, septembrī, vai pavasarī, jā. Nu, jā, ne par to es stāstu. Svarīgākais, ka Jēzus, jā, ka viņš ir gaisma un gaismas, patiesā gaisma ienāca tumšajā pasaulē, nu labi. Ziemassvētki ir tas tumšākais laiks, jā. Ienāca visīstākā gaisma un ienesa šo cerību un Bētlemē. Betlehem, jā. Ebreju valodā nozīmē Betlehem, nozīmē maizes māja. Bet arābu valodā Betlehem nozīmē gaļas māja. Tu kopā sanāk kebabs vai švarma, jā. Tā, jā. Bet, jā, kāpēc to piemin, jā? Betlehem atrodas 7 km no Jeruzālemes, no miera pilsētas, bet, diemžēl, viss ir ap to, un varbūt teikt, kā miera pilsēta, ka tur viss tik ļoti saspīlēt, bet tur ir īpaši, un Jeruzāleme būtu tā top pilsēta, kur tiešām vienmēr gribētos doties, jo ar Bībelē rakstīja. Es priecājos, ka man teica, iesim tā kungu namā, tad mans kājas tā, tavos vārtos Jeruzāleme, jā, Jerušalem, jā, miera pilsēta, jā, un mēs esam aicināti ar Dievu vārdā, teikt, 122. psalmā ir teikt, lūdziet par mieru, Jeruzālemē, jā. Nu, nesiet miera sveicienu, tas ir tās mūsu aicinājums arī. Un tur, Jeruzālemē, ar ģitāru devos, jā. Un tad mēs tur dziedājām un spēlējām lūkšanamos 24/7, kur notiek nepārtraukta slavēšana no rīta līdz vakaram.
Tas maina atmosfēru, un es ticu, ka tāpēc ar Jeruzālēm pastāv, jo Dievs ir licis šos sargus, ap mūriem, šos sargus, un tur viens lūkšanams nosaukums Sukat Halel, es tur ļoti bieži esmu kalpojis, man ļoti daudz pazīstam cilvēku, tur tāpēc arī lūkšanams Eļas kalnā, un vēl ir arī citās vietās, ir lūkšana tornis, sanāk tā, ka apkārt vecpilsētā ir dažādās pozīcijās atrodas lūkšanām. Dienām un naktī notiek slavēšana un lūkšanas, un arī man, dodoties uz turien, esmu piedzīvojis īpaši Dievu klātbūtni tieši tur, kur ir nepārtrauk lūkšana, nepārtrauk slavēšana. Un mēs sākam vest arī grupas Latvijas, kur gribēja redzēt Jeruzālēm, kur gribēja redzēt Galileju, staigāt tajās vietās, kur Jēzus ir staigājis. Mēs nevedām tikai uz tām turistu vietām, mēs aizvedām ar šiem lūkšanām. Un cilvēki teica, ka tas viens no labākajiem brīžiem būtu tur, kur notiek nepārtrauk slavēšana un lūkšana, tu ejai iekšā, tu piedzīvo Dievu mieru. Un tur Sukat Halel, tu esi iekšā, kas ir lūkšana nams, slavēšanas nams, kur notiek nepārtrauk slavēšana un lūkšana. Tu esi iekšā, un tu skaties, tur priekšā ir logi, un caur viņiem redz cietnes kalnu, tu redz Eļas kalnu, tu redzi Jeruzālēm, šo īpašo svēto pilsētu. Un es domā par to, ka Kristus, kas ir Mesija, Ješua, Jēzus, mūsu glābējs, viņš nāca šīs zemes. Un Jeruzālēmē, miera pilsētā, pie krusta nomira Golgātā. Lai ik viens, kas ticētu uz viņu nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību, un ne tikai ebreji, bet arī visas tautas. Bet Jēzus Kristus ir lauva no Jūdas cilts, Viņš ir lauva no Jūdas cilts, un Izrēla, ebreji, Jūdi, man ir vienmēr bijuši tuvi sirdī, tāpat kā arī citas tautas, Man ļoti uzrunā arī Jesajas grāmatā 19. nodaļā ir rakstīts par to lielceļu. Jesajas grāmatā 19. nodaļu pameklējiet, atveriet, jums nav bībeli, iegādājieties. Tur ir rakstīts par to, ka kopā slavēs. Es slavu eģiptieši, asīrieši kopā ar Izraelu. Vienmēr tas sirdī, ka tautas var būt vienotībā. Ka tautas vienotībā var slavēt. Tāpēc man arī ļoti arī Izrēlā toši patīkuši ir tie pasākumi, kad arābi ar jūdiem nāk kopā un slavē Ješua, Jēzu, arābu valodā Jesua, Almasijā, un slavē Ješua kopā gan ebreju valodā, gan arābu valodā, gan citās valodās. Un Jēzus ir tas, kas var dot to patieso mieru tajā reģionā. Un mūsu lūkšanas arī ļoti svarīgas ir. Lūdziet, televīzija ar nosaukumu Revival TV par atmodu. Kā vislabāk var piedzīvot atmodu lūkšanu? Lūkšanām ir liels spēks. Lūdziet nepārtraukti Dievu par Latviju un par tuvajiem austrumiem. Un Dievs tev ir devis šo instrumentu, kas ir lūkšana. Lūkšana, tas ir kaut kas tik jaudīgs, kaut kas tik ļoti spēcīgs. Ja es to apzinātos līdz galam, cik lūkšanai ir liels spēks, es tomēr nepārtrauktu lūgt, un es organizētu nepārtrauktu lūkšanu naktis un lūkšanu vakars, nepārtraukt lūgt. Bet laikam līdz galam vēl neapzinos. Un iespējams daudz no mums, kas arī tagad skatās un domā par misiju, domā par ticību, kalpošanu vada savā draudzē, bet mēs līdz galam varbūt pat neapzināmies, cik lūkšanām ir liels spēks. Lūkšanās mēs nākam, lūdzam un ļaujam, lai Dievs darbojās. Bieži vien jau mēs paši gribam savas programmas, savas pasākumus organizēt un baidamies taisīt lielus lūkšanu pasākumus un pat arī iedrošināt lūgt, jo mūsu plāni var sabrukt, mūsu programmas var sabrukt. Esmu ievērojis to, kad arī Latvijā, kad būtu vairāk jārunā par lūkšanām, cilvēki cenšas, varbūt tās par daudz esam dzirdējuši par lūkšanu, par daudz esam varbūt tās brīdināti, ka lūk. Vien brīdī es ļoti daudz arī minēju, un to es gribu vēl aizvien minēt. Latvija, tāpēc kā arī tuvajā austrumē, arī viss ir daudz, ko notiek nemieru pasaulē. Un Kristus jau arī par to ir teicis, būs kara daudzināšanas, bet turiet droši prātu, jo es esmu pasauli uzvarējis, savu mieru es jums dodu, un Kristus ir tas, kas var dot tev mieru, kas var man dot mieru, mums dot mieru, Kristus Jēzus, kas ir glābējs. Un tad pašā laikā, kā mēs varam stāties pretī šim ļaunumu ar lūkšanām, ne? Pret miesu un asnīm, bet garīgām lietām. Un es domāju, blakus, mūsu zemē notiek kara daudzināšanas un te biedēšana, bet patiesībā neviens, nekas nevarēs pasargāt Latviju.
Nekas nevarēs pasargāt Latviju, ne tur tāda armija, ne NATO, ne tas, nevienas savienības nepasargās mūsu zemi, kā tikai Dievs var pasargāt. Un tāpēc mums ir jālūdz, un Dievs mums ir uzticējis, mums draudzē viņš ir uzticējis tāda instrumenta, tāda spēcīga, jaudīga instrumenta, kas ir lūkšana, jā. Tāpēc nepārtraukt lūksim un nāksim kopā lūkšanās, nevis diskutēt par kaut kādām mūsu ticības atšķirībām un ieiet tādās auzās un galilībās un aizmirst lūgt, jā. Jo to es esmu ievērojis, kad ir kādas vietas, kur cilvēki vienkārši labāk diskutēsim par to, kas mums, cik viss ir briesmīgi un traki, bet nerunāsim vairāk par lūkšanu vai arī nenodosimies lūkšanai. Bet, ziniet, jānāk ir pie Dieva, kas ir perfekts, jā. Mēs cilvēki esam ik viens, mēs esam kļūdījušies, ik viens mēs grēkojam, bet caur Jēzu Kristu mēs kļūstam perfekti. Un, jā, ja Dievs gribētu mums noziegums, mums pielīdzināt, kurš gan pastāvētu, jā, bet pie viņa ir piedošana. Tāpēc mēs viņu bīstamies, mēs nākam pie viņa, un mēs uzticamies uz viņu. Un gribu atgādāt, ne pret mieru un asnīm mums jāsniedz par garīgām lietām, jo tavas lūkšanas, tavas kopienas lūkšanas var izmainīt lietas šeit Latvijā, tavas kopienas lūkšanas, tavas draudzes lūkšanas var izmainīt lietas pasaulē, Krievijā, Ukrainā, tuvajos austrumos, jā, Irānā, Libānā un daudz kur citur. Un tāpēc tiek runāts tagad misija ar akcentu, jā, misija ar akcentu, tāpēc esam aicināti misijā pirmām kārtām, tiešām lūkšanu. Lūkšanu liktu kā tādu svarīgu lietu, jā. Nevis paši kaut ko plānot un kaut kur darīt, bet lūgt, saņemt vīziju no Dieva, būt lūkšanās. Un vēl arī, ko Bībelē māca, kas man ļoti patīk, un Bībelē saka, vispirms ir tas lielais bauslis, jā, mīlēt Dievu no visas savas sirds, no visas savu prāta, spēku un visu sevi, savu tuvāko kā savu pašu, un pēc tam ir lielā pavēle. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Un bieži vien mēs darām otrādāk. Mēs ejam un daram, un pašu Dievu mēs atstājam tā kā tikai kā rezervīt. Tagad mēs tik daudz ko esam darījuši. Uztaisīsim vienkārši stundas lūkšanu vakaru, atpūtīsimies, padzersim tēju pēc lūkšanu vakaru. Bet patiesībā vajadzētu vispirms lūgt un vajadzētu būt lūgt. Tāpēc es redzēju, jā, Jeruzalemē liels spēks ir tajos lūkšanu namos, un man ļoti patīk tur būt. Es esmu dzirdējis ar citās vietās, arī Augsburgā, kur uzveidoja lūkšanu namu 247, pēc tam pilsētā par tik daudziem procentiem noziegumi ir samazinājās. Ārsts teica, ka vairs neveiks abortus, kazino zāles aizslēdzās ciet. Un Amsterdamā lūkšana namu, sevi liecīja par Amsterdamas lūkšanu namu. Es reiz gāju tur, man bija traki iet uz turien pat kauns. Sarkano luktu tur ielā uzstājas lūkšanu namu. Ko prāts no viens puses varētu teikt? Tu ej, un tur pliks sievietes rādās visos logos, jā, un tur sauc iekšā, zin kā Amsterdam, vai. Bet tur lūkšana nams. Es gāju tur, mēs slavējām, lūdzām Dievu, un es dzirdēju kādus stāstus. Kāds esot gājis no darbiniekiem tur, esot gājis, un viņam esot prasījis, hei, jūs tur par daudz lūdzat Dievu. Viņš tad saka, vienkārši viņš iet, un tur no tā veikāla, un tiem sliktajiem veikaliem, turoties pa gabalu, lūdziet, levēļ, iznāk laukā cilvēks, saka, jūs tur par daudz Dievu lūdzat, jā, un tas no tā lūkšana, kā tas ir par daudz Dievu lūgt? Jūs tur lūdzat Dievu, mums biznesa vairs neiet. Vēlāk aizliedzās ciet, pāris gadus vēlāk aizbrauc Amsterdams, ka tur bija tas veikals, bet tagad kartupeļus frī tirgo, var nopirkt tur uzēst. Tā kā lūkšanas maina lietas, un arī Latvijā, ja mēs nāktu kopā un lūgtu, daudz kas mainītos. Daudz kas būtu svētīgāk, mums ir jāatgriežās pie pašiem pamatiem. Ja? Kristus Audoķis draudzēs saka, ka viņš klauvē pie durvīm, un tāpēc mums ir svarīgi atvērt un ļaut, lai viņš atver arī. Lai viņš atver mūsu sirds. Atvērt viņam, viņš ienāk iekšā, viņu ielaist mūsu sirdīs. Kristus ir, jā, viņš ir tas, jā, kur ir teikts, ka viņam ir tās Dāvida atslēgas. Viņam ir vara aizslēgt, dara aizslēgt, atslēgt. Viņam ir vara par nāvi, viņam ir vara par visu. Viņš ir pārēt visam, un tāpēc mums ir tik svarīgi iesakņoties un būt ar viņu attiecībās. Misija ar akcentu, jā, un jā, noteikti esat dzirdējuši, kad cilvēki lūdz, un arī varbūt tāds kaut kāds akcents, cits valodas nav klaukā lūdzu, arī to varētu arī pievienot klāt, bet es gribu teikt, esiet lūkšanās, esiet pastāvīgi lūkšanās, jo lūkšanām ir liels spēks. Bez lūkšanām mēs nekādīgi nevaram, jā, un es gribu atgādināt uz sevi, savai ģimenē, būsim pastāvīgi lūkšanās, un lūksim par Latviju, jā, Veidosim lūkšanu grupas, nāksim kopā un lūksim, jā,
Jā. Mums jābūt vienkārši izslāpušam pēc Dieva, jo Dieva godība ir tā, kas maina lietas, Dieva godība ir tā, kas maina tautas. Jā. Un esmu dzirdējis tik daudzas liecības vietās, jā, tuvajos austrumos, kur cilvēki man ir stāstījuši, ka viņi sapnī redzējuši Jēzu. Jēzus teica, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, un tie cilvēki ir atgriezušies pie Kristus, meklējuši draudzes, svētais gars viņus ir aizvedis, kaut kur pagrīdēt tiekās uz kādu draudzi. Es vienkārši wow, jā. Un tagad es vienkārši saprotu, cik tavas lūkšanas, manas lūkšanas, mūsu lūkšanas arī par citām tautām ir ļoti svarīgas. Jā. Varbūt ne visi mēs varam aizbraukt uz tuvajiem austrumiem, ne visi mēs varam aizbraukt uz Indiju, ne visi mēs varam aizbraukt uz Pakistānu vai kaut kur citur, bet mēs varam lūgt un dzirdēt tās liecības. Dzirdēt tās liecības, kā Dievs, kurš ir radījis debesis un zemi, jā, maina cilvēku dzīves, kā Dievs pasargā viņus. Un esmu dzirdējis arī stāstus, kad ir kāda Latvijā, kāda lūdzēja, un gribu pateikt paldies tev, ka tu lūdz, paldies, ka tu lūdz par tautām, paldies, ka tu lūdz arī par mums, kas dodamies misijā, paldies. Un esmu dzirdējis tos stāstus, ka kādreiz kāds tiek uzmodināts nakts vidū un lūgt par kaut kādu valstu un lūgt par kaut ko. Klausies svētajam garam un lūdzēt, jā, jo lūkšanām ir liels spēks, un Dievs mums ir iedevis šo wow instrumentu, ko viņš ir iedevis, tā ir lūkšana, un tajā ir liels spēks. Un tā, ka mēs kopā slavējam Dievu, ka mēs pielūdzam Dievu, mēs mainās atmosfēru, mēs ļaujam, lai Dieva godība nāk, un arī Bībelē, kas ir dzīvais Dieva vārds. Tur ir aprakstīts par daudzām reizēm, ka cilvēki ir dziedājuši slavu tam kungam, un kaut kādas lietas ir izmainījušies gan vecajā derībā, gan arī jaunajā derībā, apostļu darbos 16. nodaļā, ka Pāvils un Sila tika iemests cietumā visdziļākajā vietā. Ko viņi darīja? Viņi dziedāja slavas dziesmas, viņam bija viņi bija važās, jā, visdziļākā vietā, tumšā vietā. Es nezinu, kā būtu ar mums. Mēs varbūt lamātos, mēs vienkārši sūdzētos, mēs teiktu, kur tu esi Dievs, kāpēc tā. Bet viņi dziedāja slavas dziesmas, apkārtējā klausījās, un pēkšņi nokrit viņiem bažas, atvērās durvis vaļā. Un ne tikai viņiem, bet arī apkārtējiem nokrīt. Un tā kā mēs slavējam Dievu, es zinu, kad, un ticu, un esmu pat piedzīvojis to, kad nokrīt garīgās važas mums un arī apkārtējiem. Cilvēki piedzīvo brīvību. Apkārt, varbūt jūs draudzē dziedāt, jūs slavējat Dievu, jūs uzteicat lūkšanu, bet varbūt uz jūsu ielas cilvēki piedzīvo patiesu Dievu klātbūtni. Un viņi kā viņi sajūt, tur ir kaut kāds garīgais magnēts, kas velk viņus, es gribu iet tur un palikt tur. Jā, es stāstu, bet par tuvajiem austrumiem vajadzēja stāstīt, tāpēc varbūt man vienkārši tagad paliek atmiņā tāds viens no pēdējiem stāstiem, un tagad varbūt lekšu apakaļ, kā viss sākās ar to. Mēs braucam jau uz Turciju, uz Izraēlu, kā svētceļojums organizējam reizēm, mēs dziedam slavas dziesmas kaut kur, un mēs redzam, kā cilvēki pienāk un kā Dievs pieskarās viņiem. Un viens no tādiem spētākiem, paldies ikvienam, kas par mums lūdz un ar atbalstu. Mēs ar ģimeni, man ir forša ģimene. Dāvids Cēzara, ja vēl nav 2 gadi, jau ir bijis daudzās valstīs, 46 lidojumu. Viņam patīk doties misijā. Es viņam rādīju tādu priekšzīmi. Viņš ir kaut kur baznīcas, saka, aleluja, vai amen, jā. Un viņš aizlūdz arī. Viņš pat ir bijis tā, ka viņš ir redzējis ļoti par kādiem cilvēkiem. Jā, kāds mēs sasaskat. Viņš ir saprot, ka jāuzliek roku, jā. Amen. Jā. Viņš ir tiešām, viņš ir rītīgi misijā ar akcentu, jā. Viņš vēl nav iemācījās runāt, bet dodās misijā un kaut ko sāk. Bet mēs arī organizējam jaunatni ar misiju, bet tas ir gan es, gan man sieva, Tabita. Mēs esam daļa no jaunatnes ar misiju Latvijā. Mēs mācījos Kristus mācekļu skolā Latvijā, Valdemārpilī, man sieva, tāpēc, kur iespējams kādā reizē arī būs šeit un pastāstīs vairāk, un Hanhutā mācījās, kur morāvieši, brāļu draudzes, kur arī liela apnot nāca, un arī tur mēs varam mācīties to, ka tā liela apnot nāca ar lūkšanu, jo tur bija 100 gadus nepārtraukt lūkšanas, un tagad tie misionāri tika atsūtīti uz Latviju. Bet labi, es nekavēšos par šī, bet kaut kā citreiz gribu par to stāstījām. Mēs tagad bijām Turcijā, organizējām tos svētceļojumus, bet tas pēdējais, kas jau tāds sapnis piepildījās, mēs varējām ar misijas grupu, mēs atvedām no jaunatnes ar misijas, jaunatnes ar misiju Latvijā, Kristus mācekļu skola. Devās misijas kalpošanā uz 2 mēnešiem. Mēs 2 nedēļas pavadījām ar viņiem kopā, gan Stambulu izrādot, gan arī esot Efesā, kur Pāvils 2,5 gadus sludināja spēkā, kur notika liela apmoda visā reģionā. Jā, tā ir Dieva žēlastība, ka mēs latvieši varam aizbraukt tur. Tā bija internacionāla grupa, ko mēs aizvedām, bet mēs dodamies latvieši ļoti bieži, un arī vasarā būs Exodus misija Efesā. Un mēs bijām tur. Un kalpojām kopā arī jauniešu grupu, jauniešu ar misiju, 8 cilvēku. Mēs viņus vedām dažādām vietām. Mēs vedām uz tādu Širiķī pilsētiņu, kas atrodas tur mazliet kalnos, kur esot bijis ļoti ilgi tāda kristiešu klātbūtne, jo tad, kad no Efesas spied laukā, viņi tur gāja.
gāja kalnos dzīvot, tur varēja patvērties, tur bija mierīgāk, tur kara mazāk gāja pāri un kādi satraukumi. Un tur bija kāds baznīcas uzbūvētas, bet ņemot vērā, ka 1923. gadā grieķi, pareizesīgi ortodoks, viņi pārsvarā visi tika aizsūtīti uz Grieķiju, un pašā laikā no Grieķijas turki musulmaņi tika aizsūtīti uz Turcijas pusi un tā. Un līdz ar to tur bija divas baznīcas ēkas, tajā skaistajā pilsētiņā Širinčī, kas atrodas netālu no Efezas, tikai kaut kādi 7-8 kilometri kalnā, ļoti skaisti. Mēs tur devāmies, mēs tur staigājām un negājām tajās ēkās, un tur tāds divas baznīcas, kas nav pārtaisīts par mošē, vienkārši ēka. Tu var ieiet iekšā, protams, ir tā akustika, tā kā baznīcā, mēs iejām iekšā, un tā forši tā sajūta, ka tu esi tur iekšā. Un es iedrošināju komandu dziedāsim slavas dziesmas. Man nebija ģitāra, bet mēs ar balsīm dziedājām angļu valodā dziesmas, un kaut kādu stundu vienkārši slavējām, tur akustika tik labi, un cilvēki ienāk iekšā un grib palikt ilgāk. Viņi jūt kaut kas ne tikai dziesma, bet tā kunga klātbūtne, viena meitene ienāca iekšā, mēs redzam, ka viņa rītīgi raud. Viņa ar savu, divatā bija ienākuši iekšā viens pāris, un tā sieviete vienkārši raud, apraudājusies ar viņu tā. Un kāda mūsu komandas bijāt klāt un runājās, un tā. Un viņš sākumā tā kā negribēja varbūt tās pēc stāsta, viņa bija vienkārši, bet tu biji. Pēc tam viņam vienkārši sāk runāties vairāk un atļauj, ka varbūt ar aizvilz vai kaut ko parunājās un tā. Un viņa teica, ka to mieru, to īpašo viņa nekad savā reliģijā, savā ticībā nav piedzīvojusi. Un interesanti, ka Dievs atveda mūs tieši tajā laikā, ka mēs varējām būt tajā baznīcā un dziedāt, baudīt Dievu klātbūtni. Un ar apkārtējā cilvēku, kur ienāca, viņi piedzīvo Dievu klātbūtni. Viņi saka, ka viņi grib to. Tur ir kaut kas īsts, tur kaut kas ir ļoti īpašs. Un tagad viņi tur apmainījās, protams, arī ar to kontaktiem un tā. Un vēlāk viņi rakstīja, ka viņi grib kļūt par kristieti. Kā viņi var to izdarīt? Grib satikties, ka tas ir ļoti īpašs un tā. Mums arī vienā otrā baznīcā iegājām, arī lūdzām un dziedājām slavas dziesmas. Un cilvēki ienāk un grib ilgāk palikt. Tu vienā brīdī bariņš apstājās ap mūsu jauniešiem un runājās jau kādu pusstundu par ticības lietām. Slavēšana un pielūgsme ir kaut kas tāds, kas atver durvis misijā, un to es esmu piedzīvojis. Un īpaši kaut kā tieši arī Dievs mūs ir vedis uz tuviem austrumiem. Jā, man ir bijusi tā sirdī jau ļoti iepriekš doties uz turieni. Un Dievs ir patiesi labs, jā. Tagad mums jāatgriežas pie kaut kā atpakaļ. Jā, atgriezīsimies mazliet atpakaļ pie stāsta par Betlehemu. Par Betlēmu. Jā, es teicu par Betlēmu. Betlēma 7 kilometri tikai no Jeruzalemes. Bet Betlēma man ir ļoti mīļa. Noteikti kāds tikai klausās un tagad domā, ak vai, tas ir tā Palestīnas teritorija, tur tā rietumkrasts, ak vai, tur jau nekas nav labs. Jā. Bet tur ir ļoti daudz kristiešu draudzes arī brīnišķīgas. Un par izbrīnu, jā, daudziem es teikšu tā. Tur ir arī kristiešu draudzes, kuras lūdz par Izraēlu, kuras pat vienu, kur arī ir tik svin Jūdas svētkus arī. Un tur ir tādi, kam ir sirdī lūgt par mieru Jeruzalemē un par Izraēlu. Tā kā, ja kāds stres stāsta, tur ir tikai tāda, tā nav. Un man sirdī bija ļoti lūgt. Protams, arī ļoti daudz sāpināt cilvēki. Un mēs to līdz galam, mēs varētu taisīt daudz raidījumus un uzaicinātu kaudzi dažādus ekspertus, un mēs līdz galam nesaprastu to situāciju, kas līdz galam tur notiek tuvajos austrumos. Bet viena lieta, es gribu teikt to, Jeruzālē man ir īpaši, un lūdziet par Jeruzālēm, tā rakstīts Bībelē. Man ir ļoti mazais šopārs arī, jūs pat varat redzēt, arī menori tur kaut kur ir un tā. Man ir Bībele, bet turku valoda. Šoreiz rīts, jā, ja būtu ebreju valodā, tad no otras puses būtu jālasa. Ja būtu arābu valodā, arī no otras puses jālasa. Bet turku valodā lasa, tā kā mēs lasām, jā. Bet man ir ļoti īpaši būt tur, jo es zinu, ka mūsu kungs Jēzus Kristus un pestītājs Ješua, kas ir lauva no Jūdas cilts, viņš tur piedzīmē Betlēmē, un arī Dievam ir mīļa Betlēma. Man vienalga, ko cilvēki saka, kādu tur cilvēku tādu vai tādu dzīvo, bet es zinu, ka arī tiem, kuriem ir tā saucamā tur Palestīnas ID vai pasa, viņi jau tur ir dzīvojuši no Jēzus laikiem, un kādi ir pat skaitojuši to, ka viņu vec esot bijis tur pat no tiem laikiem, kad dzirdējis to evaņģēliju no tiem laikiem. Un, jā, gājuši pār islāms, cilvēki, kuri bijuši pat jūdi vai kristieši, varbūt tās ir kļuvuši par musulmaniem. Visādi gadījumi ir bijuši. Mēs vēsturi gājuši tā pār. Un tas skumjais fakts,
kristieši uzbūvēja baznīcu, atnāk musulmani, uzbūvēja mošai, atnāk pēc tam kristieši nojauc mošai, uzbūvēja baznīcu, un visu laiku tā notiek. Bet Dievs, Jēzus Kristus ir pārēt visam, ja? Un mēs tam aicināt lūgt par mieru. Un tur, protams, tajā reģionā vienmēr ir bijuši spriedze, pat Jēzus Kristus laikā ir bijusi spriedze. Un arī pirms tam ir bijusi spriedze, bet mēs esam aicināti lūgt. Un Betlēma man ir bijusi ļoti sirdī, un kāpēc Betlēma man ir bijusi sirdī? Tāpēc, kad Jēzus Kristus Ješua, glābējs, viņš ienāca pie mums, vārds tapa miesa, tieši tur. Un tas bija tik ļoti īpaši. Un Dievs deva to žēlastību, kad es arī ar ģitāru varēju tur būt un spēlēt. Nu, jā, ne tajā laikā, kad gudrā no austrumiem atnāca, kur tradīcija saka, ka viens no viņiem esot bijis Kaspars. Jā, bet, nu, man ir bijis tā iespēja būt tajā Kristus piedzimšanas baznīcā un dziedāt, jā, arī tā laukumā, jā, 8 Ziemassvētkus pēc kārtas. Kā es iepriekš teicu, nav svarīgi tagad diskutēt un strīdēties, vai viņš tiešām piedzima tad, tur kaut kas tur tā. Es teiktu tā, katru dienu ir jāsvin Kristus dzimšanu un augšām celšanos, jā. Jo Kristu jāsvin katru dienu, jā. Gan sabatā, kad jūdi svin, kas ir sestdienas, bet tā ir 7. diena pēc Bībeles. Gan svētajā dienā, svētdienā, jā, kāds teiks, tā ir tā saules diena. Ne, bet viņa ir svēta diena, jo katra diena ir svēta, jo katra diena ir Dievam par godu, Jēzum Kristum par godu, un katra diena mums ir jāsvin Kristus, jo viņš ir uzvarējis nāvi, jā, un tad, jā, svētdienā, kāpēc kristieši svin, un svin, ka Kristus ir augšām cēlies, un arī svinam arī sabatu, un svinam citas dienas, lai katrs diena ir Dievam par godu, Jēzum Kristum par godu. Nu jā, un tad esot tieši Betlemē, tu piedzīvo to atšķirību, ka tur, nu, dažiem ir tāda sāpe, dažiem tāda sāpe, daži dzīvojuši Betlemē pat īsti nevienu kontaktu nav ar Jeruzālemi, un viņi pat maz nezinu, viņi tiešām tur ir kristieši, tur taču viss ir tikai tādi, kas viņus ienīst. Nē, aizbraucam, paskatāmies, aizvedam uz lūkšanu nam, 247, kur notiek aizvedam kaut kādu vietējo kristiešu draudzi, un viņi aizbrauc mājās, stāst saviem veciem, viņi piedzīvoja Dievu klātbūtni, un mēs tur jūtu, viņi ir ritīgi decīgi kristieši un tā. Un arī otrādāk ir bijis, ja, kad vienkārši es kādiem ebrejiem aizveiz uz mesijānisko draudzi un stāstu, jā, tur Betlemēs, tur nav neviens kristietis, tur viss ir musulmani tikai. Nu, atbrauc apskaties, nevar braukt, valdība neļauj braukt. Tā kā kaut kā es tur aizvedus, ja. Tiešām, mēs tur lūdzam, un skatāmies tur kristiešiem pat misijas centri, tur kalpo tur bērniem ar īpašām vajadzībām, un tur tas, un jā, un izrādās tā, un tas ir tik ļoti interesanti, un pat arī es teiktu tā, ka līdz galam nesaprotami, nu mums es to nevarētu izstāstīt, tu dzīvo tur 7 km tur, 7 km tur, bet jā, arī Jēzus laikā bija visādi izaicinājumi un grūtības, bet tā spriedze par to zemi ir ļoti liela, un es teiktu tā, mums ir jālūdz par ebrejiem, par jūdiem, jā, par Izraeli jālūdz katru dienu, un jālūdz par arābiem, kas dzīvo apkārt, un jālūdz par mieru, lai tur būtu miers, patiesas miers, jo Dieva vārdā mūs aicina, lai visas tautas slavē Dievu. Jā, man patīk, man ir Bībeles, jā, šī ir turku valodā nelasīšu, jā, bet evaņģēlijs, jā, nu, tur ir īsti jaunā darība, bet ir interesanti, tu redzēji Turcijā pa ceļu, Cēls ar kādu runāt, viņš var teikt, hei, es varu iedot šo, kas tāds ir? Rekur vēstuli efesiešiem, mēs esam Efesā, lasi, jā. Viņš var sākt lasīt. Bet vēl arī Jānis, jā, apostolis Jānis, viņš devās uz Efesu un dzīvoja tur, un viņš evaņģēliju, kur mēs lasām Kristus evaņģēliju, 1, 2, 3 vēstuli, viņš Efesā sarakstīja. Timotejs kalpoja Efesā, Pāvils kalpoja Efesā. Vēstuli Filemonam ir adresēta Filemonam, kurš kalpoja Kolosā. Vēstuli kolosiešiem, arī Kolosā, kas arī atrodas. Pēters pat īstumā rakstīja visas vēstules kristiešiem, kas atrodas mūsdienu Turcijas teritorijā. Tā kā tajā laikā, pēc Kristus augšām celšanos un vasarsvētku notikumu, un tad apstuļi devās misijā, tad lielākā misijas vieta bija mūsdienu Turcijas teritorijā. Visas 7 draudzes, kas atklāsmes grāmatā pieminēts, atrodas arī mūsdienas tajā teritorijā. Bet ko, es gribēju panēkt vienkārši Bībeli un nolasīt pantus, psalmu vārdi, jā, psalmists, jā, Dāvids, jā. Viņš sārāk rakstā 96. psalmā. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, dziediet tam kungam visa pasaule, dziediet tam kungam, teiciet viņa vārdu, sludiniet dienu un dienas viņa pestīšanu.
Stāstiet tautām par viņu godību, visām tautām par viņu brīnumu darbiem. Āmen! Jo lielas ir mūsu Dievs visām tautām. Un tādas paši ir uz priekšu. 105. psalms arī jaudīgs un spēcīgs. Jo visi psalmi jau ir jaudīgi un spēcīgi, bet šeit rakstīts tieši ar par misiju. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņu vārdu, sludiniet tautas starpā viņa darbus. Dziediet viņam, spēlēt viņam, stāstiet par visiem viņa brīnumu darbiem. Slavējiet viņu svēto vārdu, lai priecājās visu sirdis, kas meklē to kungu. Meklējiet to kungu viņu spēku, vienmēr meklējiet viņu vaigu. Un tur ir tik daudz runāts, stāstiet tautām. Un tas jau bija tajā vecajā derībā, vecajā drukā. Ne, man ir arī jaunās drukas glika bībele. Jā, tagad tur tā šķirstu. Es centīšos atrast to praviešu Jesejas grāmatu, bet iedomājieties, mums latviešu valodā ir tik dažādi tulkojumi. Cilvēks reiz sāk strīdēties, kurš tulkojums ir labāks, kurš ir sliktāks. Bet mums ir jāfokusēs uz Jēzu Kristu. Jā. Viņš ir perfekts, viņš ir īpašs, viņš ir tās. Un tad es šajā gada sākumā aizdomājos. Citreiz mēs šeit Latvijā cepjamies savā starpā. Jā. Un aizverstam lūk Dievu. Jā. Varbūt tās sākam vairāk cepties un pierādīt savu patiesību un izturmjam lūkšanas laukā. Jā, un arī strīdamies par Bībeli. Bet, ziniet, latviešu valoda, jā, Gliks, Ernests Gliks, jā, vācu mācītājs, jā, iztulkojas latviešu valodu. Īsta laime, jā, iztulko viņu vārdu un uzvārdu, jā. Tā ir laime latvietim. Tā ir svētība, īsta svētība, tā ir Dieva vārds. Pirmajā 50. var tas 48. valoda no visas pasaules. Pasaulē ir 1000 valodas, bet latviešu valoda. Mēs esam pirmajā 50. kas ir saņēmusi pilnu bībeli. Un tā ir tik liela vērtība. Un tā ir tik liela svētība, kur vēl aizvien ir tautas. Un ir valožu grupas, kur pat nav viens evaņģēlijs iztulkots, vai tikko kādi sākuši ir tulkot. Ir tik ļoti daudz valodas, kur nav pilna bībeli iztulkot, ir tikai varbūt tās 1-2 evaņģēliji, vai varbūt tās tur vēstules kādas ir iztulkotas. Ir kādas vietas, kur cilvēki nav dzirdējuši evaņģēliju. Un mēs tik bieži vien ciklējamies uz sevi. Un vienkārši sakam, ak vai, reka. Un mēs tikai norādam savam brālim un māsai skabargu, bet iespējams ir tautas, kur viņiem nav laika norādīt skabargu, jo viņi dzīvo lielā ticības spriedzē, viņiem nav iztulkota Bībele, bet viņi grib to ļoti, ļoti lasīt, un kāds viņiem iztulko, un ja viņi to sāk lasīt, viņus kāds var ieraudzīt un ielikt cietumā par to pat, vai arī, tāpēc lūdziet par brāli. 19. nodaļa, jā. Es ceru, ka es tagad atradīšu pareizo vietu. Vienu no mīļākām pravietas Jeseja, 19. nodaļa. Jā, tā tad, centīšos no 19. panta lasīt. Tā dienā tam kungam būs altārs Ēģiptes vidū, un piemiņas staps pie viņas robežām priekš tā kunga. Un tas būs tam kungam Cebautam par zīmi un par liecību Ēģiptes zemēm, ka tie brēks uz to kungu apspiedēju dēļ, tad viņš tiem sūtīs pestītāju un aizstāvētāju, kas tos atpestīs. Un tas kungs sevī darīs zinām Ēģiptei, un Ēģiptei tai dienā to kungu atzīs, un viņam kalpos ar kaujamiem un ēdamiem upuriem, un tam kungam solīs solījums, un to samaksās. Un tas kungs sitīs Ēģipti, viņš to sitīs un dziedinās, un tie atgriezīsies pie tā kunga, un viņš no tiem ļausies pielūgt, un tos dziedinās. Tā dienā būs liels ceļš no Ēģiptes uz Asīriju, un Asīrija ies uz Ēģipti, un Ēģipte uz Asīriju, un Ēģipte līdz ar Asīriju kalpos tam kungam. Tā dienā Izraels būs viens no 3 kopā ar Ēģipti un Asīriju par svētību virs zemes. Jo tas kungs Sebats tos svētīs sacīdams: svētīt, lai ir mani ļaudis Ēģipte un Asūrs, manu roku darbs, un Izraels, mana mantība. Tā kunga vārds, pateicība Dievam, āmen. Jā, un tam šī raksturvieta tik ļoti, ļoti uzrunā, ka es redzu, cik svarīgi, ka mēs mīlam no visas sirds Izraēlu, ka mēs mīlam no visas sirds Izraēlu varano Dievu, jo tā ir tikai žēlastība, ka mēs
pagāni, jā, kā nosaukt, jā, ka mēs varam piedzīvot klāpšanu un būt daļa no viņiem, pateicoties Jēzum Kristum. Jēzum Kristum, kas nāk no Izraēlas, jā, kas ir lauva no Jūdas cilts. Bet te mēs redzam Bībelē, cik daudz Dievs runā par tautām, un cik Dievam ir mīļas tautas, un te mēs lecam par Ēģiptu un Asīriju, par arābu tautām, kas ir apkārt, ka viņi kalpos kopā, dos slavu Dievam, un tāds ir mans lūkšana, ka mēs lūdzam par Izraelu, lūdzam arī par apkārtējām zemēm, un notiek brīnumi. No pēdējā laikā tik daudz liecības dzirdēts gan par Irānu, kas patiesībā ir Bībeles Persija, un no Irānas, jā, bija tajā laikā, arī praviešu grāmatā varam lasīt par ķēniņu Kīru, kur ir rakstīts, ka viņš ir svaidītais, jā, ka viņš ir svaidītais, un tas ne no Izraēla tautas, no citas tautas, bet ir svaidītais. Un viņš deva iespēju arī tautai atgriezties atpakaļ Jeruzālemē uz Izraēlas tautai un atjaunot templi, lasot Nehemijas grāmatas, Ezras grāmatas, un tik daudz, kas tur Esteras grāmata, kas norisinājusies arī mūsdienu Irānā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs lūdzam par tām tautām, lai atkal notiek atmodu. Man ir bijusi būt tajās tuvajos austrumos ļoti daudz Izrēlā un, protams, Bētlemē, kas man ir tik ļoti mīļa un īpaša. Esmu piedzīvojis gan kalpojot uz upes virtuvē pie trūcīgajiem ebrejiem, košeru virtuvē, gan arī, jā, kāds joks, jā. Aizēju uz košeru virtuvi, jā. Nu, kāpēc košeru virtuvi? Tāpēc, ka jāievēro viss kārtīgā. Un tajā dienā, kad tev būs siera produkti, gaļas produkti, jā, tad tu nedzers kafiju ar pienu. Tu vienkārši kafija te būs. Un tad tā pirmdienās bija, laikam, kad nebija gaļa, tad bija arī kafija ar pienu, iespējams dzert, tad bija siers un tā. Jo nedrīkst tā ēdienreizē ēst piena produktus, ka tu ēd gaļu produktus. Protams, par cūku vispār runājam, par kādiem nešķīstiem dzīvniekiem. Bet tas jau viss ir labi. Tur arī savu gudrību, un mēs no tā varam arī daudz ko arī mācīties. Bet kāpēc to virtuvi piemini? Un kāpēc obligāti bija jātaisa to košeru? Tu ej, ja tu kalpo pie viņiem, tad tu nekad neuzaicinās jūdas, un tagad teiks, mēs tev dosim nekošeru. Noteikti tā, kā tu viņiem, viņus mīl, tu viņus svētī, zupas virtuvē, dod labu ēdienu, dziedam dziesmas, mūzika arī foniņā taisījām un tā. Un tad, kad viņi uzzināja, ka mēs no Latvijas esam, cik bija pirmais jautājums? Kā Raimondam Paulam iet? Vai Vaikulē viss ir labi un tā? Un viens bija ritīgi sašuts, viņš saka, Jeruzālēmē visi baumo, bet viņš negrib tam ticēt. Vai tik tiešām jaunais vilnis vairs dzinteros nenotiek? Un tad tu aizēji citur, tur atkal citādāki jūdi, kur runā tikai angļu valodā, un tad tu aizbrauc citu pilsētu, kur arī viss krievu tautības jūdi. Bet viena lieta, kas man ļoti uzrunāja, arī mēs ar latviešu grupiņu bijām misijā Izrēlā. Mēs devāmies uz vienu citu pilsētu, kur bija īpašā zupas virtuve, uz ko uzaicina. Mēs gan drēbes dalījām, gan ēdienu. Un tur bija īpaši dēļ tā, ka tur tika uzaicināti kaut kādas konkrētās grupas. Un tajā vienā reizē bija holokausts izcietušie. Ja? Un tas bija tik ļoti uzrunājuši. Es dziedāju kādas dziesmas latviešu valodā, un viena sieviete tik uzrunāta, jo īstenībā viņa bija holokausts izcietusie no Latvijas. Viņa atcerējās mazliet latviešu valodu arī. Un vēl viena cita arī, kur bija saikne ar Latviju. Un teica, kaut ko pirmo reizi tādu piedzīvoju, ka no Latvijas brauc, un viņus svētīja. Un tas bija ļoti, ļoti īpaši. Un man ļoti, ļoti īpaši, Izraēla ļoti īpaši, ļoti liels prieks tur kalpot un būt par svētību. Un ir ļoti daudz draugi tur. Un mēs kādās draudzēs kalpojamies arī ar mīļo sievu Tabitu. Mēs ar Betlēmē paliekam, tad mēs devāmies uz Jeruzālēm, Christchurch. Vēl aizvien WhatsAppā esmu viņu tajā slavēšanas grupas komandā, un katru reizi dzirdu, kurš varēs pievienoties, cik žēl, ka es nevaru pievienoties un neesmu Izrēlā. Ja. Agrāk regulāri braucu, 8 vai 9 gadus. Katru gadu, varbūt vairāk par 3 mēnešiem, es pavadīju Izrēlā. Man ļoti, ļoti mīļa vieta. Iepazinu dažādus kaktus un stūrus, un kā teica, betlēmiešiem izrādīja Jeruzālēm, un jeruzālēmiešiem Betlēm. Man vienmēr sirdī Dievs ir licis tādu būt par tīrotu, ja? Tā arī tāda savā ziņā misija. Un kad bija iespēja kādu pasākumā, piedalīties kādā pasākumā, kas tika organizēts gan jūdiem un arābiem, es varēju paņemt kādus arābus un Betlēmus, aizbraukt tur, iepazīstināt, aizvest uz lūkšanām. Ir dažādi stāsti, ir ļoti sirsnīgi jūdi, ir ļoti sirsnīgi arābi, kur mīl Jēzu un
kuri gatavi nākt kopā un lūgt. Un, protams, ir tādi, kas ir naida pilni, gan vienā pusē, gan otrā pusē. Būs arī kristiešiem, būs dažādi uzskati, arī pašā arābu vidū būs dažādi uzskati gan par Izraēlu, gan par to, kas ir ebrejs un kas nav, un kad ir tā kā citādāk politiski ļoti nepatīk, gan vienā, gan otrā pusē bieži vien politika tik ļoti daudz ieliek iekšā, bet vajadzētu vienkārši nākt kopā lūgt un skatīties, ko Dieva vārds saka, tas būtu pats svarīgākais un tā. Protams, un Izrēlā ir ļoti daudz sāpīgu momentu par to, kad es redzu, ka Tel Aviva, kas ir lielākā tuvo austrumu praida galvaspilsēta. Arī Jeruzālēmā uztais praida. Purim svētki notiek, es domāju, forši, mēs aizjām uz draudzi, tur slavēšanu, vedam visu baigi skaisti draudzē, forši, tur izrādīt vēl visu par Esteras grāmatu, un tā viss tāds skaisti izēja laukā, un vienkārši skatījās visi jaunieši vinīs svērkos ar radziniem un dzer tur, un dzerstēs, un viss, briesmīgi, un tā. Un, kāpēc? Tāpēc, ka viņi uzskata to, ka tā ir tā viena diena, tāpēc, kad Esteras grāmata ir grāmata, kur nav pieminēta, kur Dievs nav pieminēts, tā kā teikt, vārds Dievs nav pievienots, tā ir vienīgā grāmata Bībelē, ka Dievs vienkārši paslēpjas, vai aizsardz savu acis, jā. Un tāpēc viņi uzskata to, ka tajā dienā var darīt visu, ko grib. Jo Dievs aizsardz savu acis un var darīt, ko grib. Bet es to visu stāstu nevis, ka nosodīju, vai kā tur ebreji slikti, vai jūdi tā, vai arābi slikti, bet drīzāk es gribu teikt to, ka mēs latvieši neko neesam labāk. Ja mēs paskatāmies uz jūdu tautu arī Bībelē, jā, kur mēs lasam Bībelē, jā, mēs redzam, cik viņi ir stūrgalvīgi, bet ja mēs paskatāmies uz viņiem, mēs saprotam, mēs latvieši vēl stūrgalvīgāk un stulbāk esam. Bet mēs redzam, ka Dievam ir mīļa Izraēla, un kāpēc es varbūt tās pieminu to, ka man sāp sirds redzēt visu to galvaspilsētu praida un tas un tā. Es domāju, tā ir tā svētā tauta, Dieva izredzētā īpašā tauta, un kāpēc viņi tik ļoti ne tikai aizliedz pestītāju glābēju Ješua, bet vēl arī atļaujās šādā trakumā dzīvot. Arī no Amerikas tur ļoti daudz jūdi sabrauc. Jā. Ja tev Amerikā no 21 gadu vecuma tu vari pirkt alkoholu, tad priecīgi, ka var atbraukt uz Izraelu, jo tur no 18 gadiem tu vari pirkt. Un iet tusēt no 4. vakara līdz, kāpēc no 4. vakara, jo piekdiena viņiem ir līdzīgi tā kā mums sestdiena, jo man jau patīk tas sabats, viss tā. Tiešām no 5. vakara līdz 6. vakaram viss miers, vilciens apstājās, tas apstājās veikāli ciet, bet bieži vien veikāli ir nevis 24/7, bet 24/6. Tie, kas ir diennakts veikāli, tad 24/6. Tas ir ļoti svētīgi. Bet tur tā spriedze ir tik liela, un arī pašā Izrēlā tu vienkārši piedzīvo to, ka draudzēs varbūt tā atšķirība, arī kā katrs tur uzskata kaut kādas lietas, plus vēl arī visā tajā politikā, kā viņi ir ļoti sašķelti. Ir ļoti skumīgi to visu redzēt, bet Dievam ir mīļa Izraēlas tauta, Dievam ir mīļa ebreji, jā, tāpēc Dievam mīļa ir arābi, arī latvieši, arī krievi un ukraini. Tik jautājums, cik mēs paši dzīvojam tā, lai Dievam būtu prieks. Un tā, mums ir svarīgi atgriezties. Un tagad es bieži vien arī sāku, vai tur galvaspilsēta, kur vienkārši tur nodzērušies, ir prostitūtas, varbūt Tel Avivā un praidi karogu, visur tur ir, braucot kā uz svēto zemi, tur redz visu kā lielākais gājiens, cik tur ir 100,000 cilvēki iet praidi gājienā. No trakums, bet pašā laikā, tāpēc mēs ik viens esam aicināti lūgt ar mīlestību pret šo tautu. Un tāpēc, ka Dievam ir mīļa tā tauta, un tā ir īpaša tauta, Sātans dara visu iespējamo, lai vienkārši sašķeltu, lai samaitātu, lai sabojātu. Jā, tur Izraēla tiešām ir tā, ka atļauj visu kā ko. Jā. Tur tiešām visādas tautas sabraukuši un dzīvojuši kādi. Saka, ka viņi ir jūdi, bet patiesībā viņi varbūt politisko patvērumu, varbūt tās viņi vispār ir tik ļoti sekulāri atbraukoši, un tad visu savu sekulārismu arī piekopa pilnā mērā, un citā kā ritīgi ortodoksāli ir un tā, bet Dievs mīl visus cilvēkus, arī to dzērāju, viņš mīl, un jautājums ir, vai mēs par viņu lūdzam, vai mēs nesam gaismu viņam, jā, viņš var atgriezties, jo mēs tagad sakam, vai tur tāda izvērtība notiek, bet varbūt pienāks tā diena, ka visi tie, kas dzīvo izvērtībā, nožēlos savus grēkus un kļūst par uzticamiem Kristus sakotājiem, un tie, kas ir dzīvojuši it kā labi, jā, beigās paliks par tādiem augstiem kristiešiem, jo visu laiku viss ir labi, un tā. Arī Jēzus arī saka to brīnišķīgo piemēru, kad farizējs un muitnieks gāja lūgt Dievu. Un bija tā, kad
farizējs saka, cik es labs nekā tas, bet muitnieks teica, kungs, es man grēciniekam žēlīgs. Un tad Kristus saka, kurš tika taisnots. Jā. Un uzvarētājs, protams, ir tas, kurš tika taisnots. Un tas mums ir tik ļoti svarīgi būt taisnotam, Kristus. Bet arī par grēku runājot, es arī saprotu to, ko Kristus arī saka, kad Kristus saka, celies, tev grēku ir piedota, ej un vairs negrēko. Un tas arī ļoti svarīgi, jo citreiz cilvēkā kaut paņem tieši šādu mācību, kad Dievs jau visus mīl, viss ir labi, gan jau atgriezīsies, varbūt neatgriezīsies, viss būs labi, Dievs tāpat piedos, labi, grēko, bet Dievs jau piedos nožēl, bet Kristus saka, celies un ej un vairs negrēko. Un ja mēs, kristieši, apzinātos, ka mēs esam svētā gara templis, jā, ka mēs esam svētā gara templis, tas būtu tik ļoti svarīgi piepildīties ar viņu un tad dzīvot šķīstu tīru dzīvi un ar Bībelē rakstīt dzīvot evaņģēlī cienīgu dzīvi. Un tas ir tik ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Jā. Bet par to misiju, laikam tu minēji, man vajadzēja stāstīt par tiem tuviem austrumiem, bet laikam jau kaut ko jau tur apmēram stāst. Īstenībā viena no tādām vēl tuvo austrumu, kas varbūt Ziemeļāfrikā. Man bija tā iespēja būt veselu mēnesi arī Marokā. Un tas bija tā arī ap to pašu laiku, kad sākās misija tieši uz Izraēlu un uz Betlēmi, tuviem austrumiem. Un īpaši pie Arābiem. Tieši arī saucamajās tajās Palestīnas teritorijās. Un iepazīstināt, cik viņi ir ļoti sirsnīgi, jauki cilvēki un arī ar dažādiem stāstiem. Ar dažādiem stāstiem, ko varbūt tās mēs nekad nerunāsim baznīcā vai arī nedzirdēsim ziņās bet katram ir savs stāsts, un arī bieži vien to, ko mēs dzirdam, tos nostāstus, ko tikai visur stāsts, tas tā ir viena puse, bet patiesībā ir ļoti daudz kas cits. Mēs esam aicināti ieklausīties un lūgt, un nest mīlestību, un aicināt, ka cilvēki var izlīgt. Bet tajā pašā laikā man bija tā iespēja būt Marokā veselu mēnesi, jā, un Marokā es jūtu to mirkli, es paņēmu ģitāru rokās uz jumtu, un putni sāk dziedāt. Jā, jāpņem ģitāru, varbūt putniņš ir tos skats. Jā, bija tā, ka es vienkārši sāku spēlēt. Un es vienkārši jūtu to, kad putni sāk dziedāt un tāds miers ienāk. Tad es domāju, tur viņiem tikai mošējās skan tie tur saucieni. Un viens varbūt nav tā daudz tās lūkšanas un slavēšana dzīvajam Dievam. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Un es jūtu, kā putni vienkārši atdzīvojās, un viņi bija, visi daba bija izslēpus pēc tā. Un jā, arī tā ir misija, ka mēs varbūt aizbraucam uz kādu vietu, un vienkārši dziedam slavas dziesmas un atmosfēru mainās. Arī tā ir misija. Nevienmēr mums varbūt jāiet un katram jāstāsta. Nevienmēr mums ir jādziet, mums varbūt ir jāizbrauc par kādu, jāsalabo kādu mēbeli kādam vai kādam jāuzdāvina kādu dāvanu. Bet nevienmēr arī varbūt tas ir jādara. Varbūt kādreiz mums ir jāizbrauc un jānodzied kāda slavas dziesma, kāda lūkšana, un Dievs darīs visu pārējo. Jo viņš ir tas, kurš visus tos sliktos mūrus sajauc un izgāž. Viņš ir tas, kas nes brīvību un dzīvību. Jā, un tad Marokā ir pitās stāsts, dzied un bauda to, ka Dievs nāk to, ko dara. Mēs visi esam aicināti lūgt par Maroku, par citām tautām. Marokā man bija iespēja būt arī kādā kristīgā skolā, man uzaicināja, es kaut ko saucu, Marokā kristīgā skolā. Bet, jā, lielākā daļa vadība tajā skolā bija kristieši. Lūdzam par to skolu, lai Dievs ļauj nest evaņģēliju. Bija amerikāņu vēl kāda ārzemnieku vadīta, jā, un direktori, un visi bija kristieši. Un tas ir tikai tāds veids, kā ļoti daudz var doties uz tām zemēm, jā, nes to vēst, jā. Un ļoti daudz ārzemnieku tur dzīvo, bet ir atļauts to skolu iet arī vietējiem bērniem. Jā. Un ņemot vērā, kad vecāki grib labu izglītību bērniem, viņi sūta bērnus uz to skolu, jo viņi zina, iemācīsies labu valodu, dabūs kontakts, varēs vēlāk braukt uz Eiropu vai Ameriku, studēt tālāk. Un tādā veidā viņi arī piedzīvo arī Dieva klātbūtni. Man uzaicināja vienkārši stāstīt stundās. Tur nav tā, ka tur māca kaut ko no Bībeles. Bet man uzaicināja pastāstīt par Latviju. Tā.
Un ko es daru? Un tad, protams, es parādu bildes no Latvijas, mums ir baznīca, mums ir kāds kristīgais festivāls notiek, ko es daru, nodziedu kādu dziesmu, pastāstu, par ko es nodziedu, kāpēc es nodziedu. Dievs ir atver tādā veidā arī durvis. Bet tā kristīgā situācija ir tāda, ja valdība saka Marokā, tas ir tas, ko es sapratu, varbūt tas kāds var pārlabot un pateikt, ka tomēr tagad ir citādā. Bet tas, ko es sapratu, kad ja tu esi piedzimis kā musulmanis, tu nevari mainīt savu ticību, valdība neļauj. Un ir baznīcas, un valdība saka, mums ir reliģiskā brīvība, bet baznīcās ir tikai ārzemnieki. Un apsargs ir, un vietējos neļauj iekšā. Mums ir reliģiskā brīvība, bet tā pašā laikā. Bet es dzirdēju no kādiem cilvēkiem, kad ir pagrīdas draudzes, kur viņi tiekās, bet viņi negrib ar ārzemniekiem tikties. Jo, ja tu sāc ar ārzemniekiem tikties, to policija sāk novērot, kas tev ir, ko tu dari un tā. Un tagad tāds, kādi jautās, kāpēc viņi tā kaunās, kāpēc viņi kaut kur pagrīdā tiekās. Tur ir tā situācija. Ne tikai Marokā, ir daudz citas valsts arī. Ja tu, būdams musulmanis, kļūst par kristieti, tas tev nozīmē pat varbūt tas cietumsods, un pat kādās valstīs varbūt tas pat nāves sods. Un tāpēc mēs Latvijā tev vienkārši strīdamies par kaut kādām lietām un nenovērtējam to žēlastību, ko Dievs mums ir devis. Ko Dievs mums ir devis. Tāpēc lūdziet par Latviju. Jā. Jo tas arī, misijas instruments par Latviju. Mums ir jālūdz par Latviju. Blakus notiek kāri, jau kurā brīdī Latviju var ir kāds okupēt, jo kurā brīdī Latviju var kāds iekarot. Jā. Neviens mums nepasargās, kā tikai Dievs pasargās, bet tev, mums, kristiešiem, Dieva bērniem, Dievs ir uzdevis tādu instrumentu, tādu iespēju, tādu uzdevumu, kas nevienai pasaules organizācijai, nevienam citam nav iedota, kas mums ir iedota, un tā ir lūkšana. Lūdzot, mēs varam aizsargāt mūsu zemi, lūdzot, mēs varam aizsargāt mūsu ģimenes, lūdzot, mēs varam mainīt tautas un nācijas, un pēclē kļūst dedzīgas un ticīgas Dievam par godu. Jā. Un arī par to pašu Maroku, atgriežoties apakaļ, kā tad tie cilvēki sākuši nākt uz draudzi. Ļoti daudz cilvēku redz sapnī Jēzu, un viņi kļūst par Kristus sekotājiem. Kā viņi dabūja Bībeli? Ir bijuši stāsti. Kāds ir redzējis sapnī Jēzu, un Jēzus pasaka, ej uz tirgus laukumu, tur būs vīrs, tās aģērts, aizēju paparts viņam evaņģēliju. Un tas vīrs, protams, arī ir, viņš paklausies tam kungam, nēsāt arī to evaņģēliju viņa valodā, un viņš piet, un paprasa un var iedot. Un tā nokļūst. Svētais gars, kas darbojās. Svētais gars ir dzīves un spēcīgs. Jā. Un viņš maina cilvēku dzīves, un viņš var mainīt tavu dzīvi, kas tu skaties. Un ja tu skaties, tā ir nav nejaušība. Jā. Tu esi kristietis, Dievs grib tev saparināt, esi dedzīgs. Ja tu esi vēl tāds, kurš meklē, kur ir patiesība, tad Kristus saka, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir nācis, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Viņš var izmainīt tavu dzīvi, viņš var izmainīt manu dzīvi. Un viņš to dara. Jā. Un tas ir vienkārši wow, slāve Dievam. Bet, kur man ir raks, jā, es varu viņā iepūst, jā. Jā. Un uzvara pieder Jēzum. Ješua, Jēzus, lava no Jūdas cilts, viņam pieder uzvara, viņam pieder viss gods un viss slava. Un par to Turciju, kā viss notika, redziet, pitā. Es sāku braukt misijā uz Izraelu ļoti daudz, un arī uz tām teritorijām, kuras varbūt tās kādu teikt nedrīkst pieminēt. Ļoti daudz braucu uz Bētlemi, un braucu vēl uz kādām vietām, kur dzīvo arābi, cilvēki ar palestīnas dokumentiem. Un es redzēju, kā Dievs atvēra durvis arī kalpošanā pie viņiem un lūdzot. Man ir kāda laba pieredze, es braucu arī kā brīvprātīgā kalpošanā. Man Dievs jau iespēja arī kalpot arī Luterāņu baznīcas vadītās skolā, kur patiesībā nāk pusi kristieši, pusi musulmani, jo tur arī vecāki grib sūtīt bērnus uz kristiešu skolu, jo labāk izglītība un vēlāk varēs tikt uz Eiropu mācīties tālāk. Bet tur bija vieglāk iespēja arī viņiem arī pastāstīt. Gan dziedāt par Jēzu, gan arī pastāstīt. Un tagad es kalpoju tādā cerības mājā, House of Hope. Jā. Cerības māja aklajiem, un bērniem ar īpašajām vajadzībām, ko kristieši vada. Bet gan arī visi tie bērni, kas arī nāk no musulmaņu ģimenēm, varbūt kaut kāds 1 vai 2 no kristiešu ģimenēm.
Un man bija tā iespēja tur būt, redzēt, kā daži kristieši, arābu kristieši, paklausījuši svētiem garam un kalpot tur no visas sirds ar mīlestību tiem bērniem, jo tur tā lieta ir, kad islāmā, es nevaru spriest plaši, iespējams, ka kādās vietās ir labi sakārtots, kādās nav, bet tieši tur, kad neviens tā baigi par viņiem nerūpējās un nav tur tāda centra, bet tieši kristieši šos centrus ir izveidojuši, un lai pa brīvu un ar sirdi kalpot šiem bērniem ar īpašām vajadzībām, tām ģimenēm. Un to es ievēroju, kad mēs ar tāds brālis Kristuva vārdā Samī, noteikti tie, kas braukuši ar mani uz Izraēlu, noteikti viņi satikuši un atcerās, viņi varbūt arī satika, tāds ritīgi mīļš brālis, un kaut ko varētu uz Latviju uzaicināt. Viņam ir daudz liecības un stāsts, ko viņš ir piedzīvojis. Un viņš pašaizliedzīgi kalpo no rīta līdz vakaram tiem bērniem, plus vēl viņš braukā ar pārtiks pakām pie tām ģimenēm. Man bija iespēja pievienoties. Musulmaņu ģimenes aizbrauc, tur varbūt sieva ar hidžabu vai tur vīrs ar to cepurīti. Un bērns, kas ir tajā dienas centrā dzīvojas, tajā, tur tā kā nedēļa dzīvo, mēnesi dzīvo, tagad aizbrauc nedēļas nogalēm prom. Kopā ar mani vienkārši dziedājām dziesmu. Viena no tām dziesmām ir, kas latviski ir iztulkots, viņš ir kungs, viņš ir uzcēlies un nāvis, viss ceļi locīts, un viņš dziedāja to arābu valodā, un dziedāja to angļu valodā, un plus vēl kādas citas dziesmas, šī ir tā diena, un kungs ķēniņš Jēzus, miera princes, un tā ģimene priecājās par viņu. Un nebija tā, ka kāpēc viņš tā? Kāpēc tas tā bija? Tāpēc, ka tā ģimene vienkārši redzēja to mīlestību. Kristieši ir tie, kas tiešām ne tikai ar vārdiem nāk un stāsta, bet kad ar tiem darbiem. Un tā ir misija. Ļoti svarīgi iet ar darbiem palīdzēt. Un to es piedzīvoju ļoti, ļoti īpaši, kad paldies ikvienam, kas varbūt tas pat ir atbalstīja ar tajā laikā, ja es varēju būt ilgāk Bētlimē. Dārgi, protams, tur ir, bet bija tās ar Dievs ir pavērt durvis, kāds deva iespēja. Bet man īstenībā Dievs svētīja ar to, ka es varēju skolā mācīt ģitāru un par to devu kādu naudiņu. Citi brauc vienkārši brīvprātīgi paši maksā naudu, lai tur varētu kādiem kaut ko mācīt, jo svētā zeme. Tāpēc, bet Dievs ritīgi rūpējās un Dievs ir ritīgi labi. Un tajā dienas nedēļā pie bērniem ar īpašām vajadzībām mēs braukājām arī ar to Samī, pie tām ģimenēm. Un tad viņi jautā, kā tu? Ka tev ir kādas problēmas, kā tu ir lūdzu, Jēzus vārdā? Ko viņš tev atbild? Bet iespēja pastāstīt kādu liecību. Ar kādiem tur tas tik ilgi notiek, varbūt tas, kad 10 gadi, un tas vīrs Samī, kurš ir kristietis, dedzīgs un šiet, un veido tās attiecības, man bija iespēja rebūt klātu. Man nav tā pieredze personīgi man, kad es tagad 10, 20 gadus pa kādu konkrētas musulmaņu ģimenes braukā. Man ir kāds musulmaņu ģimenes, kā draugi, kurus es satieku. Kā draugi, varbūt tas paziņas, varbūt tās, es nezinu. Bet es viņu satieku, uzturu kādu saikni, bet es redzu, kā viņš, kurš dzīvo tur un pašaizliedzīgi kalpo no visas sirds. Iet un lūdzu par viņiem. Kā Dievs atver, varbūt tas prasa 10 gadus, varbūt 15 gadus, un vēlāk tie cilvēki kļūst arī par kristiešiem, arī tādas liecības ir dzirdētas. Mēs gribam visu ļoti ātri, un, protams, mēs arī esam piedzīvojuši arī to, arī braucot misijā, kad pilnīgi neticīgs cilvēks atnāk uz draudzi, mēs par viņu aizlūdzam, un viņš atdod savu dzīvi. Ja es esmu Turcijā ļoti daudz piedzīvojis, un kur arī citur. Bet reizēm noteikti tas ļoti ilgi, īpaši šajos tuvo austrumu zemēs, kur viss tik ļoti balstīts ir uz attiecībām. Cilvēki ir pieraduši. Viņi zina, ko nozīmē tirgoties. Tu aizēji uz tirgu, tu visu laiku sāc tirgoties un tirgot un pārdot to. Un ja mēs vienkārši ejam un reizes vienkārši patiešām sākam stāstīt, tas viņiem atgādina, ka mēs gribam vienkārši notirgot Jēzu viņiem. Bet patiesībā mums ir jānāk ar to mīlestību. Bet Svētajam garam ir jābūt atvērtam, jo reizēm ir svarīgi, ka tu uzreiz vienkārši pasaki par Jēzu, ka tu uzreiz pastāsti par Jēzu, jo varbūt tās nākamā dienā viņam vairs nevienam iespēja pastāstīt par Jēzu, un tas savs izšķirošais brīdis ir. Bet tāpēc ir svarīgi staigāt Svētā gara spēkā, jo tu nevari ielikt visu vienā rāmī un vienā programmā un vienā kastē, jo tu varbūt tās nāks un tagad tu savā lepnībā stāstīsi par Jēzu un tu aizbiedēsi cilvēku projām. Bet ja tu ar viņu izveidos labas attiecības un ja tev viņš ir svarīgs, ja tu gribi palīdzēt tam nabagam, kas uz ielas staigā un ar viņam palīdzēt, vai
kādam citam, kas ir kādās grūtībās. Jā, tas var atvērt ceļu, bet vienmēr jābūt atvērtam svētajam garam. Tas ir tik ļoti svarīgi, un tā ir mana lūkšana. Dievs dod man gudrību. Jā, jo ne visur mēs varam visam skriet un visam palīdzēt. Jā. Tev katru dienu var nākt kāds dzērājs klāt un prasīt naudu, lai tu viņam nopēc alkoholu. Varbūt katru dienu var nākt kāds cilvēks un prasīt, viņam vajag tādu palīdzību. Bet vienmēr ir vajadzīgs svēto garu izšķirt, kad pateikt kādam nē, kad kādam jā. Tāpēc arī misijā, ko es esmu ievērojis, kas ir ļoti, jā, tie, kas brauc kaut kur izpēka arī tos vargus, jā, ar Pēters Eisāns, jā, kurš nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību. Mācītās ar cilvēku tirdzniecību nodarbojas. Pēters Eisāns organizē šos izpirkšanas Pakistānā, jā. Bet ko viņš ir liecina par to, ka ir svarīgi, ka tu pēc tam, kad tu izpēci, viņam iedod kaut kādu instrumentu, ar ko viņš var pats pelnīt naudu. Un tā ir misija, un tā ir gudrība. Viens ir tas, varbūt kāds Dievs sūta aizbraukt uz kādu īsu brīdi misijā, bet otrs ir tas, cik svarīgi varbūt tas kādam ir aizbraukt 10 gadus dzīvot un ieguldīt tajos cilvēkos, lai viņi paši spēj kaut ko strādāt un kaut ko darīt un nopelnīt, un ka viņi var atkal darīt citus par mācekļiem un parūpēties par viņiem, lai viņiem ilgstoši būtu kāda palīdzība. Jā, par to Izraelu runājot, par to Izraelu. No visas pasaules, tāpēc, ka tā ir svētā zeme, jā. Protams, viņa ir īpaša. Jā. Brauc cilvēku, maksā lielu naudu paši par sevi, jā, lai aizbraukt uz Izraelu, jā. Par dārgu uzturēšanos maksā, par savu ēdienu maksā, plus vēl varbūt tās pat kādās vietās, jā. Viņi pat piemaksā, lai varētu būt brīvprātīgo kādā skolā, kādā organizācijā, vienalga, vai tas ir pie arābiem vai pie ebrejiem, jā, vienalga, bet svētā zeme, jā, brauks tagad maksās no sevis, jā. Protams, ir jau ka brīvprātīgie darbi, kur tev varbūt dzīvo 2 gadus, 3 gadus tur, un to brīvprātīgo vīzu, pats maksā par savu uzturēšanos, varbūt tev iedod mazu kabatas naudu. Varbūt tas labākā gadījumā tev iedod tur ēdienu, bet tev jāmaksā pašam jau kaut kas un tā. Cilvēki brauc, it kā labu grib darīt, jā. It kā grib labu darīt. Protams, forši, kad labu dara, jā. Bet tas, ko es esmu ievērojis, tīpaši tas tuvojos austrumos un tīpaši pie arābiem, arī pirms pie ebrejiem, arī kādās vietās tas varētu būt, bet tur mazliet citādāk vēl domāšana ir. Bet pie arābiem to var piedzīvot. Kāpēc viņiem ir jādod viņu darbiniekam darbs un alga, ja kāds ārzemnieks atbrauks pat brīvi strādāt. Un tad vietējiem nav darba. Un vietējā tur vienkārši mokās bezdarbībām, jo ārzemnieki atbrauks pat brīvi darīt. Un kāpēc tam skolā jāaicina tagad apkopēja vai administratīvais darbinieks vai pavārs vai skolotājs, kuram maksās algu, ja ārzemnieks atbrauks pat brīvi darīs. Un tad līdz ar to tā ir problēma. Un tas arī, ko es domāju, ka mēs domājam par misiju, vienmēr jādomā līdzi, vai ir labi tur ieguldīt, vai tādā veidā, vai mēs labu gribot, mēs neizdarām kādu lielāku postu. Pie kā mēs palikām? Mēs palikām pie tā, ka šis ir raidījums un misija ar akcentu. Studijā šodien ir Kaspars Ezeriņš un es Aivars Treimans. Bet mūsu raidījuma noslēgumā Dievs mums ir devis šo lielāko instrumentu, kāds vispār pasaules pastāv. Tas ir lūkšanas. Un mēs varam šodien šeit, tagad un šobrīd lūgt par tautām, lūgt par savu zemi. Un, lai tiešām Dievs izsūta strādnieks gan šeit Latvijā, gan aiz robežām, lai Dieva vārds augumā. Jā, pirms mēs sākam lūgt, es varbūt 3 minūtēs centīšos tā par tiem tuvajiem austrumiem visu vēl nobeigt. Jūs ļoti daudz stāstījāt par to Bētlēmu, un tas ir rītīgi forši, par Jeruzalēm, kā lūkšanas maina. Un tad pienāca tas brīdis, ka mēs jau tur upes virtuves misijas grupas vedām, un tas bija rītīgi forši, rītīgi svētīgi, un dažādas kalpošanas veidojām. Un tad mēs sākam sāceļojumus organizēt, un arī ar Aivaru bija iespēja tur doties. Jā, mēs devāmies arī uz Jeruzalemi, arī tieši Kristus augšām celšanas svētku laikā, tas bija ļoti svētīgi. Paldies Dievam par to laiku, un gribu pateikt forši, kādreiz varbūt devies ar mums kopā. Paldies, un man ir prieks, ka ir kādi cilvēki, kas pat pēc tam ir devušies vēl, varbūt kādi 3 vai 4 reizes vai 5 reizes pat devušies kopā ar mums. Tas ļoti iedrošina un stiprina, bet tas galvenais mērķis, kāpēc mēs sākām organizēt šos svētceļojumus, jo bija cilvēki, kas vēlās ceļot svēto zemi. Mēs centamies to organizēt pēc iespējas ar viszemākām izmaksām, un tā pašā laikā uztaisīt nevis kā tādu turismu, tajā ziņā braucam skatīt tikai akmeņus un tikai to, ko turisti skatās un staigā pa veikaliem, bet mērķis arī lūgt,
satikt vietējos kristiešus, mesēniskos jūdus vai arābus, redzēt abas puses, būt lūkšana namā 24/7, svinēt kopā svētkus ar vietējiem mesēniskiem kristiešiem vai arābu kristiešiem, ar citām tautām un būt lūkšanām, jo lūkšanām ir liels spēks. Un mēs esam piedzīvojuši, ka tajos braucienos lūdzot par kādām lietām komandā cilvēki, kurus braukuši, varbūt ir svētceļojuma grupas 60 cilvēki, mēs paši kādas dziedināšanas esam saņēmuši, kādas atbildētas lūkšanas, un cilvēki tik dalās ar liecībām pēc tam, bet arī tur vietējā draudze, mesēniskā kristiešu draudze tiek iedrošināta vai kāda cita organizācija, kur mēs satiekam kāds un tiek iedrošināti, tas ir bijis ļoti svētīgi. Un tā mēs organizējām no 2017. gada, un regulāri bija reizes, ka bija jau 60 cilvēki atbrauc, 50 cilvēki atbrauc, un cilvēki grib daugt, un man ir liels prieks, ka mēs varējām palīdzēt no sirds to darīt un censties cik vien maksimāli ar zemām izmaksām. Reizēm tas mums ir bijis pašiem liels ticības solis, bet tā arī bijusi misija, jo mēs vienmēr esam saglabājuši to, ka tā ir misija. Kalpot ar tiem latviešiem, kas dodas, un kopā mums visiem kalpot vietējiem, kurus mēs satiekam, un arī ar lūkšanām. Mēs braucam autobusā, lūdzam, pēc ticam, lūkšanām ir liels spēks, jā. Tāpēc lūgt ir ļoti svarīgi. Un tad no 2023. gada, jau ilgi, jūs sapņot sapnis par Turciju, par kur varbūt citā raidījumā kaut kad parunāsim vairāk, jā. Bet Turcija man vienmēr ir bijusi ļoti sirdī, jo Bībelē 60% man liekas, kas notiek jaunajā derībā, vai kaut kas saistīts rakstītās grāmatas vai 7 draudzes atklāsmes grāmatā un arī kas tur notiek un tā notiek mūsdienu Turcijā. Ja Dievs darīja tajā laikā lielas lietas, es ticu, ka viņš var atkal darīt. Tajā bija liela atmoda, revival bija, tā kā Revival TV, lūdzam par Turciju. Jā. Un lūdzam, lai tur tieši tagad pēdējo 10 gadu laikā, pēdējo varbūt 30, īpaši vēl 2-3 gadu laikā, ļoti daudz cilvēku atgriežas pie Kristus, atmoda noteikti pēdējo gadu laikā. Tāpēc lūdzu par Turciju, tas ir ļoti svarīgi. Tajā laikā, kad Efezā Pāvils sludināja 2,5 gadu, rakstīts, ka visi mazāzie dzirdēja evaņģēliju. Tas bija liels bums. Wow! Cilvēki nāca burvu grāmatas, sadedzināja, liela atmoda notika. Jā. Es ticu, ka arī tagad var būt. Ne tikai Efesā, bet arī Latvijā. Tāpēc mums ir svarīgi lūgt, būt lūkšanās. Jā. Un arī, ja tev ir sirdī, var pievienoties kādā braucienā, arī šajā rudenī mēs plānojam. Varat mani atrast kaut kur sociālajos tīklos vai ar telefonu numurs 296 22 742. Vislabāk raksta WhatsAppā, jo bieži vien es tev neatbildēšu, kad zvanīšu, jo es atrodos ārzemēs vai kaut kur daru, vai skrienu ar savu mazo Dāvidu Ezru un dziedam kopā Aleluja vai kaut ko citu. Bet uzrakst WhatsAppā 296 22 742. Es pastāstīšu vairāk par tiem braucieniem. Mēs vasarā organizējam Exodus misiju, kas ir tieši jauniešiem fokusēts no 29. aprīļa līdz 13. maijam uz Efezu, braucam kalpot, bet septembrī un oktobrī mēs plānojam svētceļojumus, un tie svētceļojumi notiek 12 dienas. Tas ir tā, kad mēs braucam pa tām vietām, kas Bībelē pieminētas. Šajā gadījumā visas 7 vietas, kuras 7 draudzes atklāsmes grāmatā pieminētas, un lūdzam par tām vietām, lai ir notiek garīga atmoda arī. Un satiekam ar vietējos kristiešus. Efesā mums ir ļoti laba sadraudzība ar vietējo draudzi. Mēs lūdzam par viņiem un piedzīvojam ar to, ka kādās reizēs kāds neticīgs cilvēks satiks uz ielas, mēs viņam varam pasludināt evaņģēliju, uzaicināt uz draudzi, pēc viņš paliec ar draudzēm, un viņam vēlāk ir kristības, un viņš ir kļūst par dedzīgu Kristus sekotāju, un tas ir tik ļoti liels prieks būt tajā vietā, kur ir Pāvils bijis. Jā. Un tā, par tuvajiem austrumiem lūksim, jā, par Izraēlu, par mieru Jeruzālēmē, par citām tautām apkārt, kā es arī minēju, un par Turciju, kas man ir ļoti, ļoti, ļoti sirdī. Un jau 3 gadus jau mēs tagad dodamies tādos misijas braucienos, uz svētceļojumos, uz Turciju, un redzam, kā Dievs īpaši darbojās, un arī pie mums braucējām. Tu vēlies atbrauc, varbūt tu baidies braukt šajā laikā un šajā saspringtā laikā uz Izraēlu, un saka, bet nav jau neviena cita zeme Bībeles, bet tā ir. Turcijā tik daudz lietas notikušas, un tas svētā gara pieskāriens, tā svētā gara izliešanās, kas notika tur, gan pie apostoļiem, gan pie kādiem, tas wow, un tā vēsts, kas ir nodot visām 7 draudzēm, tas ir tik ļoti interesanti, tu redzi, kā tas ir noticis tajā laikā, kāpēc tā ziņa, saprot to vēsturi, kā draudze cieta tajā laikā. Ko mēs te Latvijā sūdzamies, jā? Tajā laikā cilvēki gāja no mocekļu nāvē. Tajā laikā bija tiešām tā, ja viņi nepielūdza
ķeizaru, nepielūdza imperatoru un alkus un dievus un nekvēpināja kaut kur. Viņi nevarēja ne pirkt, ne pārdot. To viņi piedzīvoja, bet cilvēki bija tas viņi. Tāpēc arī Kristus saka, Smirnas draudzē, tu esi nabaks, vai patiesībā tu esi bagāts. Un tas mans novēlējums mums ikvienam. Ja kādā dzīves situācijā mēs ejam cauri, svarīgākais, ka mums ir Kristus, un viņš ir tas, kas ir mums pats svarīgākais, aicinājums lūgt. Lūksim Dievu par tautām un arī par mums pašiem. Visvarenais Dievs, mīlošais, varenais, spēcīgais. Mēs tev dodam visu godu, Dievs. Jēzu, tu esi kungs, tu esi glābējs, tu esi ķēniņš, tu esi varens un spēcīgs. Mēs tev pateicamies par visu. Jēzu, tu esi kungs un ķēniņš, tu esi visas pasaules karalis, visām tautām. Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Jēzu, Kristu, dzīvā Dieva dēls. Mēs lūdzam par Turciju, par tām vietām, kur Pāvils reiz sludināja, kur Timotejs sludināja, kur arī Jānis sludināja. Mēs lūdzam Tēvs par tām vietām, uz kuriem Pēters ir rakstījis vēstules, adresējis. Mēs lūdzam par to, lai notiek atkal garīga atmoda. Un sūti mani, sūti mūs, kuriem ir jādodās. Varbūt kāds, kurš skatās, ieliec viņu sirdī, ja viņam jādodās tur. Tad mēs katrs varam lūgt. Un mēs šajā brīdī lūdzam, kungs, pieskaries Turcijā cilvēkiem, kur vēl to nepazīst, lai viņi var atgriezties pie tevis. Mēs lūdzam no visas sirds. Lai viņi redz sapnī tevi, Jēzu, kas saka, ka tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Mēs lūdzam tevi. Jēzu, tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Mēs lūdzam par draudzēm, kurām varbūt tas ir kādas grūtības, tu stiprini viņus. Mēs lūdzam par draudzēm, lai viņi stipra ticībā, ka viņi nes šo evaņģēliju vēstu tālāk. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Nāc svētais gars un piepildi mūs vēl vairāk. Nāc svētais gars un izlejies vēl vairāk. Nāc svētais gars par Turciju, par Efesu, par Stambulu. Mēs lūdzam, Dievs, pieskaries. Kungs, Jēzu, tu esi mums vajadzīgs tik ļoti. Nāc svētais gars, lai nāk tavu valstību, Dievs. Mēs par visu pateicamies un varenais, spēcīgais, žēlsirdīgais Dievs. Mēs lūdzam par Izraēlu. Mēs lūdzam par Jeruzālēm. Mēs lūdzam, lai miers ir Jeruzālēmē. Mēs lūdzam par mieru Jeruzālēmē. Mēs lūdzam par tautām apkārt. Mēs lūdzam par arābiem, Dievs. Par arābu kristiešu draudzēm, ka viņi var turpināt nest evaņģēliju vēstu. Mēs lūdzam par Ēģiptu, par Asīriju. Mēs lūdzam par apkārtējām zemēm, par Jordānijas karalisti, Tēvs. Mēs lūdzam par Libānu, par Irānu, par Irāku. Atgriez cilvēkus pie sevis. Mēs lūdzam par valdību, kas vienkārši dara nepareizas lietas, Tēvs, atgriez viņus. Jā, lai karš iet mazumā, mēs lūdzam par Latviju, sargā mūsu zemi no kara briesmām. Kungs, Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls, glāb mūs. Tikai tu vari pasargāt. Mēs lūdzam arī par Krieviju. Mēs lūdzam par Ukrainu, Tēvs. Mēs lūdzam par Krieviju, Tēvs, par tiem, kur grib nostāties pie patiesības, Tēvs, bet ir grūti. Mēs lūdzam par draudzēm, lai viņi būtu stipri lūkšanās un turēties pie patiesības. Un mēs lūdzam arī par valdību un varām. Lai atgrieztos pie patiesības, lai nožēlot to, ko darījuši nepareizi, lai nožēlot to, kad ir veicinājuši karu, lai nožēlot to, kad ir ļaunprātīgi kaut ko izmantojuši savu varu. Atgriez, salauz lepnumu, Tēvs. Tu, kas pieskāries pat Saulam un vēl kādiem citiem un izmainīja viņu dzīves, tu var pieskarties arī citiem, Dievs. Tu nepret miesu nastiem mums jāatcinās. Mēs lūdzam, Tēvs, par Krieviju, par Ukrainu. Mēs lūdzam, Tēvs, par Baltkrieviju, par tiem, kas ir valdībā, lai viņi atver savu sirdi tevi un nožēlo grēkus. Par tiem, kur ir apspiest, sargā viņus, lai ir stipra ticībā. Mēs lūdzam, Tēvs, pasargā šīs zemes no kara briesmām un mūsu Latviju pasargā no kara briesmām. Kungs, Jēzu Kristu, mēs lūdzam palīdz. Palīdz, Dievs, mums ir vajadzīga tavu palīdzību. Jā. Mēs lūdzam, Tēvs, Kungs, Jēzu. Jēzu
Nāc svētais gars un pieskaries. Svētais gars nāc. Vēl vairāk. Paldies, ka tu esi dzīvs un īsts un klātesošs. Es ar Tēvs no visas sirds arī lūdzu arī par misiju, kas ir notiek Turcijā, kur mēs latvieši dodamies. Mēs lūdzam palīdz, ka šī saikne varētu vēl ciešāk būt. Ka mēs varam atbalstīt dažādos veidos vietējo draudzi. Es lūdzu Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, jo tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Jēzu, tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Jēzu, tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Aleluja! Jēzu, tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Slava Tev, kungs, par visu, ko Tu dod. Aleluja! Slava Tev, kungs, par Tavu mīlestību un žēlistību. Mēs lūdzam pēc atmodas, Dievs. Mūsu namā, mūsu sirdī, mūsu dzīvē. Lai mēs varam sludināt Tavā spēkā, Dievs. Tavā spēkā, Dievs. Mums ir vajadzīgs Tavs spēks, Dievs. Dod mums gudrību, izšķirt, kam nepaiet garam, apstāties, aizlūgt. Arī šeit Latvijā uz ielām, Dievs. Jēzus vārdā, varenajā Jēzus vārdā mēs lūdzam. Halleluja, Jēzus Kristus vārdā. Dod spēku mums pastāvēt, jā. Jēzus Kristus vārdā, dod spēku pastāvēt. Halleluja, halleluja. Jēzu. Mēs pateicamies Tev, Dievs, jo Tu esi labs vienmēr, Tev žēlastība paliek mūžīgi. Slava Tev, kungs! Slava un pateicība Tev, Dievs! Jā, Jēzu, Tu esi ceļš un patiesība. Slava! Mēs arī lūdzam ar Tēvs arī par šo kalpošanu, Revival TV. Lai aizsniedz vēl vairāk cilvēku sirds, paplašina teritorijas un robežas. Paldies par to žēlastību, ka latviešu valodā var izskanēt Tavu vēsts. Slāva Tev, kungs! Aleluja! Paldies Tev par visu! Jēzus Kristus vārdā! Āmen! Aleluja! Šim āmen! Āmen! Pateicību Dievam par visu! Jā! Amen! Jā! Halleluja! Es jau par to Turciju gribu pateikt, jā? Par to Turciju gribu pateikt. Un ne tikai par Turciju, bet bija savs laiks, jā, kad uz Latviju brauca daudzi misijā. Vēl aizvien brauc, jā. Brauc, organizēja nometnes. Un iespējams kāds, kas skatās un pateicoties ar kādai misijai, var arī šeit kā draudz būt Latvijā, ar kādu kalpošanu var būt Latvijā. Mums ir laiks, mums latviešiem doties varam pēc citām tautām, kur tas vajadzīgs, jā. Es personīgi saskatu ļoti lielu pļaujas lauku Turcijā, jo tur ir maz kristieši, bet viņi ir ļoti atvērti. Cilvēki ir atvērti evaņģēlijā. Pļaujamā daudz. Sūtiet, lūdziet pļaujas kungu, viņš izsūta trāmnieks, jā. Pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz, jā. Jo Turcijā 85 miljoni iedzīvotāji, es nezinu precīzi, bet tikai varbūt 100 000 kristieši. Stambula 18 miljoni iedzīvotāji. Grūti precīzi pateikt, bet apmēram 4000 kristieši. Bet katru reizi mēs satiekam kādus jaunus atgrieztus. Un mums ir pašiem ir bijušas sarunas uz ielām, uz kuģa, viesnīcā vai kaut kur. Ir bijušas sarunas ar kādiem, kas ir izslāpuši ar tik daudziem jautājumiem. Lūdziet par mums, kas dodās uz Turciju misijā. Vai varbūt Dievs tevi sūta, sazinies ar mani, varam kopā doties. Vai Dievs svētī? Mateja evaņģēlijas 28. nodaļa, 19. pants. Tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko esmu jums pavēlējis. Un redz, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Amen! Amen! Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Ar jums studijā bija brālis Kristo, mūziķis, misionārs Kaspars Ezeriņš un es, Aivars Treimanis. Lai Dievs svētī! Šalom! Amen! Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen! Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Misija s akcentom. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu.